Sveiki, sveiki! Es šodien stāstīšu, kurš visizdevīgākais zvērs. Es šodien vērtēšu 3 dažādus zvērus – govis, vistas un aitas. Es vērtēšu naudas ziņā un izdevības ziņā. Šīs spēles nosaukta Farms, tad, ja jūs esat jauni, Robloxā jūs varat sameklēt, un sāksim ar vistām. Viena vista vislabākā līmeņa uztaisīs 5 minūtēs vienu olu. Pārējie uztaisīs 10 minūtēs 3 pienus, tāpēc es savākšu 2 olas, tā kā 10 minūtēs mēs ņemsim it kā viens zvērs, 1 pret 1. Tas nozīmē 2 olas es paņemšu un paskatīsimies, cik viņas maksā. Es došos lodus ciematu. Tad no aitām jūs varat paņemt vilnu. Vilna olas ir noderīgas visādiem ēdieniem, kā jūs varat redzēt. Pieņemsim ābolu pīrāgam. Jūs varat uztaisīt ābolu pīrāgu ar olām. Un tad jūs varat savākt no aitām vilnu, un pa 10 minūtēm aitas izveido 3 vilnas. Piemēram, kur man jau ir 6, bet es atdalīšu 3. Un tad ar 3 vilnām jūs varat ar vilnu vai pārdot viņu. Katra vilna maksā 200. 2 olas maksā, katra ola maksā laikam 30, bet katra vilna maksā 200. Un vilnu var pārveidot par visādiem krēsliem. Tāpēc pēdējā vietā es liktu vistas, jo viņas ražo olas, viņas nav pārāk vērtīgas, bet vienīgais ar vilnu jūs nevariet uztaisīt ēdienus. Tāpēc varbūt arī izdevīgāk ir olas dažos gadījumos, bet es teiktu, ka ēdieniem izdevīgāks ir olas, naudai bija aitas. Tagad pārvietosimies pie govīm. Govīm es teiktu, ka viņas ir visizdevīgākās. No 10 minūtēs viena govs uztaisa 3 pienu. 3 pienu. Un ar 1 piens maksā 100 monetas, bet jūs varat vienu pienu pārveidot pret vairākiem sviestiem, ja jūs ieliekat sviesta veidotājos. Kā var dabūt sviesta veidotājus? Jūs nospiežat Bold, Shop, Functional, bet jums vajadzēs 7. laikam farming līmeni, un tad jūs atrodat butter čurnu, un tad jūs nopērkiet un nolieciet. Bet es uztaisīju veselu video, kā var dabūt sviestu, un viņš veidosies 2 minūtes. Man jau te ir nedaudz gatavs, un no viena piena jūs varat dabūt laikam 4 sviestus. Piemēram, man rekur ir 12 sviesti. Man jau bija iepriekš, tāpēc es atdalīšu. Un tas nozīmē, tagad mums ir mūsu rādītāji, ka no 10 minūtēs var vēl vienas govs dabūt 12 sviestus, 10 minūtēs no vienas aitas var dabūt 3 vilnas, un 10 minūtēs no visas var dabūt 2 olas. Tagad es došos uz ciematu visu pārdot un redzēsim, kas uzvarēs pārdošanas ziņā. Man liekas, ka būs vienādi ar sviestu un aitām, bet redzēsim. Tagad es pārdošu, I want to sell, I'm here to sell, un tagad es ievelku 3 vilnas maksā 600. 2 olas maksā 60, ļoti maz, bet pēdējais ir 12 sviests maksā 600. Tas nozīmē, sviests un vilna ir praktiski vienādi, bet, ja es dodos mājās uz savu salu, tad sviests šodien uzvarēs šī sacensībās, jo ar sviestu tu vari uztaisīt visādas ēdienas, bet ar praktiski visiem ēdieniem vajag sviestu, bet atkal ar vilnu to var uztaisīt tikai dekorācijas vietas, tāpēc es esmu atbildējis uz jautājumu, kas ir visizdevīgākais zvērs. Es teiktu, govis ir labi, ja ir visi, bet ja tev nav sviesta taisītāju, ieteiktu izmantot naudai vismaz aitas. Jo aitas varbūt naudai būs, bet sviests ir visizdevīgākais, jo es teiktu, ka naudas ziņā aitas, izdevībuma ziņā vairāk govis, jo govīm tu varēs uztaisīt visādas ēdienas, bet ar govīm tev būs viņi jātaisa tas sviests, tāpēc šodienai pietiks un atā.